iepriekšējā video nepaspēju pastāstīt par EVA karti, proti tā ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Klausītāji man prasīja, lai pastāstu, vai tādu var izmantot. Tātad EVA karte, Eiropas veselības apdrošināšanas karte, nav tikai Latvijas EVA karte, bet gan Eiropas veselības apdrošināšanas karte, ko izsniedz Latvijas Nacionālais veselības dienests Latvijas iedzīvotājiem. Kas ir EVA karte? Tā ir bezmaksas karte, kas apliecina, ka persona ir sociāli apdrošināta Latvijā. Tā ļaus saņemt medicīniski nepieciešamu valsts nodrošinātu veselības aprūpi, īslaicīgi uzturoties citā Eiropas Savienības dalību valstī, Eiropas ekonomiskās zonas valstī, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā, Šveices konfederācijā un apvienotajā karalistē. Palīdzība tiek sniegta ar tādiem pašiem nosacījumiem un par tādu pašu maksu, dažās valstīs bez maksas, kāda ir spēkā attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Kādiem gadījumiem domāta EVA karte? EVA karte ir domāta, lai saņemtu nepieciešamo vai neatliekamo medicīnisko palīdzību pēkšņas saslimšanas, traumas vai veselības stāvokļa pasliktināšanās gadījumā, kas nav varējis gaidīt atgriešanos mājās. Piemērs: gūta trauma slēpojot, pēkšņa saslimšana ar augstu temperatūru vai nepieciešamība pēc hroniskas slimības sāsināšanās aprūpes. Īslaicīgiem ceļojumiem, turisms, komandējumi, īsas studijas uz Eiropas Savienības valstīm, Šveici vai apvienoto karalisti. Svarīgi atcerieties: EVA karte nav ceļojuma apdrošināšanas alternatīva. Tā nesadz repatriācijas izdevumus, transportēšanu atpakaļ uz mītnes valsti, privāto ārstniecības iestāžu pakalpojumus, zaudējumus, kas saistīti ar pazudušu bagāžu vai glabāšanas dienestu izmaksas. EVA karte nesadz pakalpojumus privāti praksēs. Tā darbojas tikai valsts apmaksātas veselības aprūpes sistēmas ietvaros. EVA karte nav domāta, ja ceļojuma mērķis ir ārstēšanās, ja plānoja doties uz ārzemēm ar nolūku saņemt medicīnisko palīdzību vai aprūpi, EVA karte nav izmantojama. Tātad EVA karte ir būtisks drošības rīks, lai ceļojot Eiropā, neplānoti medicīniski izdevumi neradītu milzīgas finansiālas grūtības. Manā ieskatā principā tas ir tā, ka, kā saka, katram gadījumam. Tāpat vajadzētu pirkt ceļojuma apdrošināšanu un EVA karti vienkārši tāpat vien līdzi kabatā, braucot ārpus Latvijas, ja nu kaut kas notiek. Paldies par skatījumiem, laikiem, komentāriem. Rakstiet lūdzu, par kādām tēmām sagatavot video. Tas mani motivēs izzināt šo jomu un sniegt jums atbildes. Paldies, jauku dienu, visu labu!